Liela daļa vecāku mūsdienās audzina izlutinātus memmīšus. Kāpēc tā? Varbūt, ka viņiem pašiem tas viss bērnībā nebija, un viņi vēlas, lai viņu bērni to piedzīvo, vai varbūt jūtas vainīgi, ka nepavada laiku, viņiem nerūp viņa bērni, tamdēļ cenšas atpirkties ar dāvanām un iespējām un resursiem. Bet mēs kļūdamies, ja mēs domājam, ka tamdēļ, ka sabiedrībā daudz cilvēku tā audzina savus bērnus, ka tāds pats ir arī Dievs, mūsu debesu Tēvs, kurš mūs, kas mēs ticam uz viņu, audzina tieši tādā veidā, dodot visu, ko mēs vēlamies, izpustījot mūs no visām problēmām, kurās paši kādreiz iekuļamies. Nē, tieši otrādi. Ka tā kā īsts un patiesi veselīgs tēvs un māte audzinātu savus bērnus, disciplinējot, daudz ko aizliedzot, daudz kas būtu jānopelna un tāpat laikā parodot žēlstību un mīlestību, tāds pats ir arī mūsu debesu Tēvs. Un tātad viņa ceļi ir augstāki nekā mūsu ceļi. Viņa nodomi mums ir labi zinām. Viņš vēlas mūs darīt līdzīgu sev, viņš vēlas pārbaudīt mūsu ticību, viņš vēlas mainīt mūs sava dēla līdzībā, un viņš izmantos katru iespēju. Tā kā Bībelē rakstīts, visas lietas nāk par labu tiem, kas ir aicināti pēc viņa vārda, un tamdēļ mēs varam būt droši, ka ja mēs mīlam Dievu, ka mēs gribam dzīvot svētas un taisnas dzīves, tad Dievs lietos visdažādākās lietas, lai mūs audzinātu, lai mūs vestu ārā no grēka, no maldiem un lai mūs veidot savā līdzībā. Neskatīsimies uz Dievu caur mūsu sabiedrības acīm, bet skatīsimies uz Dievu tā, kā Dievs sevi ir atklājis, un tad caur šīm acīm, caur šo perspektīvu skatīsimies uz notikumiem mums apkārt.